Bez rokas, bez kājas, bez vienas acs, bet laimīgs Dieva valstībā. Padomāsim, ko Jēzus mācīja par Dieva valstību un kāda bija viņa attieksme pret grēku. Mateja evaņģēlija 18. nodaļā mācekļi sāk savstarpēji tur strīdēties un diskutēt par to, kurš tad būs lielākais Dieva valstībā. Un Jēzus viņiem mācīja un centās parādīt, ka šis domāšanas veids, ka šī attieksme, šie jautājumi, ko viņi uzdod, nav no Dieva valstības. Cilvēki Dieva valstībā šādi nedomā. Tas ir šīs pasaules gars. Dieva valstībā mēs nesacenšamies, kurš būs lielāks, kuram būs lielāka balss, kuram būs lielāka ietekme, kurš ir varenāks vai var uzkundzēties pār citiem. Nē, mēs kalpojam viens otram un citu uzskatām augstāks nekā mēs paši. Un kā Jēzus par to runāja? Viņš norādīja, ka ja cilvēks neatgriež vai netop izmainīts un netop par bērnu, netop kā bērns, viņš neies Dieva valstībā. Mēs zinām, ka Bībele skaidri māca, ka mums nav jātop kā bērniem mūsu saprašanā, mūsu domāšanā, bet attieksmē, bet sirds stāvoklī. Tātad mums ir jābūt atziņai, saprašanai. Dievs grib, lai mēs esam kā nobrieduši, kā tādi, kas ir pieauguši, kas saprot, kas spēj izšķirt labu no ļauna. Bet mūsu attieksmē pret viņu mums būtu jābūt kā bērniem. Un ko tas īsti nozīmē? Bērni ir pilnībā atkarīgi no saviem vecākiem. Un kas visraksturīgāk ir bērniem, ka viņi spēj, īpaši tādi, kas ir uzauguši veselīgās ģimenēs, viņi spēj pilnībā uzticēties saviem vecākiem, savam tēvam. Un tas ir tas, kā mēs patiesībā kļūstam par Dievu bērniem, kad mēs uzticamies tam, ko Dievs ir paveicis Kristu Jēzu, ka viņš patiesi paņēma mūsu grēku, izciet mūsu sodu un augšām cēlās 3. dienā, ka viņš ir izdarījis visu, lai mēs varētu būt apžēlot, lai mēs varētu kļūt par Dievu bērniem. Ja mēs tam ticam, mēs tam uzticamies, viņš mūs dzemdina savā ģimenē, mēs patiesi kļūstam kā Dieva bērni. Un tad visu savu atlikušo dzīvi mēs saglabājam šo Dieva bērnības garu, šo attieksmi Dievu priekšā. Jo, lai gan paši esam pieauguši un it kā neatkarīgi un patstāvīgi, mēs tādi nedrīkstam būt. Mēs esam pilnībā atkarīgi no viņa. Tāpēc Jēzus mācīja mūs lūgt tēvreizē, mūsu dienascho maizi tēvs dod mums šodien un neieved mūsu kārdināšanu, atpestī mūs no ļauna. Viņš lūdz par vadību, par apgādību, par apsardzību un par daudzām šīm citām lietām, kurās bērni ir pilnībā atkarīgi no saviem vecākiem, un arī mums ir jābūt ar šādu sirds attieksmi, ka nevis esmu patstāvīgs, es esmu jau izaudzis, es gribu iet savu ceļu, bet nē, es gribu, lai tavs prāts notiek, un es zinu, ka tu zini vislabāk, un tāpēc es no tevis gribu dzirdēt šos padomus un vadību, jo es gribu iet un staigāt to patiesības ceļu, ko tu esi paredzējis priekš manis, tāpēc, ja netopam kā bērni, mēs neiesim Dieva valstībā. Bet tur drusciņi vēlāk Jēzus saka, bet ja kāds apgrēcina kāds no šiem vismazākajiem, un to mēs varam attiecināt vai no šiem Dieva bērniem, kas ir dzimuši no Dieva gara, bet tāpat es domāju, ka mēs to varam attiecināt vienkārši pret šīs pasaules bērniem. Tie cilvēki, kas grēko pret bērniem, apgrēcina bērnus, Jēzus saka, tad tiem būtu labāk, ja viņiem būtu dzirnakmens apsiets ap kaklu, viņi būtu iemesti jūras dibenā, jo Dievs bargi tiesās un sodīs tos, kas grēkos pret šiem vismazākajiem. Un tur pēc tam vēlāk viņš saka, tāpēc, klausieties, tāpēc Jēzus to saka, mūsu mīļais Jēzus, kurš pasauli ir mīlējis un kurš mūsu grēkus ir uzņēmis uz sevis. Viņš pēc tam vēlāk saka, tāpēc, ja tava roka tevi apgrēcina vai tava kāja tevi apgrēcina, tad nocer to. Jo labāk tev bez tām ieiet Dieva valstībā, nekā dzīvot ar tām, ar rokām un kājām, bet aiziet pazušanā. Ja tava acs tevi apgrēcina, tad izrauj to, jo labāk tev ieiet Dieva valstībā bez acs, nekā aiziet pazušanā. Vai Jēzus burtiski pavēlēja, vai tā ir pavēle, ka ja mēs reiz grēkojam ar kādu roku, kāju vai aci, ka mums tās ir jāizrauj un jānocērt. Es uzdrīkstētos teikt, ka tas nebija domāts burtiski, jo tad mēs visi staigātu bez rokām, bez kājām un bez acīm. Bet viņš parāda šo te attieksmi, Pirmkārt, ka mēs vērtējam Dieva valstību un šo mūžīgo dzīvību vairāk par šīs pasaules lietām un komfortu un ērtībām un tam līdzīgi. Bet tad arī cik drastiski mums jātiecas pret grēku un šiem jautājumiem. Tas nav viegls, tā nav tāda viegla problēmiņa. Tie nav viegli jautājumi. Viņš saka, nē, ja kādu no šīm lietām apgrēcina jūs, tad tieciet no tām vaļā. Mēs nevaram izturēties viegliprātīgi pret grēku.
Bet ja Jēzus jau par visu ir samaksājis, man viss ir piedots, un ja tā ir, un ja tu tiešām esi apžēlots, tad pateicies tam kungam, bet lai tas nepadara tevi par grēka vergu, jo ne tamdēļ viņš to izdarīja. Pāvils saka, kā tad mēs varam turpināt dzīvot grēkā, ja esam miruši pasaulē, esam miruši grēkam? Nē, tas nav mūsu ceļš, ja tu esi izmainīts, ja tu esi piedzimis no augšienes, mēs esam aicināti svētdzīvai, svētapšanai, un tā ir tā labā, skaistā dzīve, kur tas kungs mums ir paredzējis. Un tāpēc, jā, varbūt ir vērts padomāt, vai tu esi kā bērns tapis un kļūs un tu uzticies Dievam pilnībā, vai tomēr paļaujies vēl aizvien uz sevi un liec savu paļāvību un cerību citās lietās. Un kā ar grēku? Varbūt, ka ir lietas tavā dzīvē, kas tevi apgrēcina, kas tu zini, kas nenodara neko labu tev, kas ir kā indas pods, kas ir kā tāda sūce tavā dzīvē, kas nepārtraukti atņem tev dzīvību un ietekmē tavas attiecības ar Dievu negatīvā veidā, un no tām lietām tev būtu jātiek vaļā. Mēs dzīvojam laikā, jā, kad mums nav jāizrauj acis, mēs varam vienkārši izmest ārā telefonu. Kad mums nav jānocērt roka, mēs vienkārši varam izmest ārā konsili kaut kādu. Ja? Mēs varam ļoti daudz ko mainīt un ietekmēt, un ja mēs uztveram nopietni šīs lietas, un Jēzus savā mācībā visam noteikti šo jautājumu nepadarīja par tādu vieglas dabas jautājumu, ziniet, tas vairs nav būtiski, jums viss ir piedots, viss ir kārtībā. Nē, mūsu attieksme ir tāda pat kā mūsu debes tēvam. Viņš ienīst netaisnību, viņš ienīst grēku, un arī mēs ienīstam grēku, ienīstam netaisnību. Pat ja mēs reiz reizē arī krītam, klūpam, mūsu tā iestatījuma attieksme ir Dievs, es negribu grēkot, es negribu to savā dzīvē, palīdz man to, un es esmu gatavs nocirst kaut kādas saites, pāraut kaut kādas saites, tikt vaļā no kaut kādām lietām, ieradumiem, tehnoloģijām, kuras mani pamudina uz grēku, vai kuru dēļ es ik pa laikam apgrēkojos. Mums ir jābūt gataviem spērt to soli, un lai tas kungs mums uz to palīdz.